Ja tava stāja izskatās šādi, iespējams pie vainas ir elpošana. Šāds stājas modelis parasti reprezentē stāvokli, kur krūšu kauls atrodas depresētā stāvoklī un ribu loki nespēja ieelpas laikā pilnvērtīgi izplesties un pacelties uz augšu. Kā rezultātā galva tiek virzīta uz priekšu, vai cilvēkam būtu vienkārši vieglāk ieelpot. Jo, ja mēs mēģinām no šāda stāvokļa galvu virzīt uz aizmuguri, lai veicinātu it kā pareizāku stāju, mēs jūtam, ka ir vienkārši grūtāk ieelpot. Un, ja galva palaiž uz priekšu, ieelpot ir krietni vieglāk. Mēs plecu joslu paliekam uz atpakaļ, ribu lokus atgriežam atpakaļ neitrālā stāvoklī, tie var pilnvērtīgi izplesties un sarauties, arī galva dabiski paceļās uz augšu un ieelpot ir tikpat viegli. Un tagad es jums parādīšu vingrinājumu, kā optimizēt diafragmas darbību, atvērt ribu lokus, nepārslogojot kakla muskuļus. Lai izpildītu vingrinājumu, ir jāapguļās uz muguras, kājas ir paceltas uz krēsla tā, lai apmēram 90 grādi veidojās, un ideālā gadījumā piespiestas pie sienas. Starp ceļiem jāieliek vai nu bumba vai līdzīga izmēra priekšmets. Priekšmets nav jāspiež stipri kopā, vienkārši jānotur. No šejienes rokas ir jāuzliek tā, lai dūris skatās pret griestiem, un elkoņi ir mazliet izvērsti. Un zem kakla jāpaliek sarolēts dvielis, tā, lai kakla izliekums tiktu aizpildīts, bet nebūtu ne pa maz, ne pa daudz. Tieši tā kā vajag, jau lai būtu galvai komfortabli. Tālāk seko vingrinājuma izpilde, kur kājas ir jāspiež mazliet sienā iekšā, papēži mazliet jāspiež iekšā krēslā. Tas veicinās muguras lejasdaļas labāku atspiešanos pret zemi. Un ar elkoņiem ir mazliet jāspiež arī iekšā zemē. Stipri nevajag, apmēram 3 no 10 intensitātē. Un tad sākās elpošanas vingrinājums, kuru jāieelpo caur degunu. Ieelpot vajag mierīgi un klusām, tā lai pats sevi nedzird. Un ieelpai vajadzētu būt ne ilgāk kā 5 sekundes, apmēram 3 līdz 5 sekundes. Savukārt izelpa būs caur muti, taisot skaņu. Un izelpai jābūt garākai, 5 līdz 10 sekundes. Un izelpa jātaisa tik ilgi, kamēr jūt, ka jāpaspiež gaiss ārā ar sāna slīpo muskultūru un vēdera priekšējo taisno muskultūru. Un vingrinājums izskatās šādi te. Ļoti svarīga nianse, ieelpojot, ir nejust nekādu sasprindzinājumu šeit kakla muskultūrā. Un ieelpu veiktu gan caur vēderu, sasprinzinot diafragmu, gan ribu lokus. Jā, šī nav tikai diafragmāla elpošana, kur jāelpo tikai vēderu, bet te ir arī jāatver ribu loki vaļā. Bet nedrīkst just sasprindzinājumu kaklā. Jā, kas to būtu domājis, ka ar elpošanu var uzlabot arī stāju? Atceries, ka tas ir tikai mazs puzles gabals, un ja tu vēlies uzlabot savu veselību, stāju, vienkārši justies labāk, nāc uz klīniku Aesthetic, un mēs tev palīdzēsim.